Maija izskaņā ar svinīgu atklāšanas pasākumu ciklu apmeklētājiem durvis vērā renovētais Forštates kultūras nams. Turpmāk tas tiks attīstīts ne tikai kā kultūras iestāde, bet arī kā sabiedriskais centrs vecās Forštates un jaunās Forštates iedzīvotājiem. Svinīgajā atklāšanas pasākumā 22. maijā ikvienam interesantam bija iespēja apskatīt Forštates kultūras nama atjaunotās telpas, kā arī baudīt svētku koncertu un foto izstādi Forštates stāsti, kurā aplūkojamas apkaimes ikdienas ainas. Forštates kultūras nams ir piedzīvojis savu renovāciju, ir atguvis jaunu elpu. Mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti ar paveikto darbu. Mēs tagad ļoti gaidīsim mūsu apmeklētājus. Tika uzlabota ēkas energoefektivitāte, veikts kosmētiskais remonts. Ienākot mūsu telpās, es domāju, tas uzreiz tiks pamanīts. Ēkas arī ārpusē fasāde ir mainījusies. Tagad tā ir ļoti saskanīga ar Vienības nama fasādi. Kopumā ēka palika funkcionālāka. Tā ir pieejama cilvēkiem arī ar īpašām vajadzībām. Renovēto kultūras namu plānots attīstīt kā kopienas centru, kur ne tikai baudīt augstvērtīgas kultūras norises, bet arī iedzīvotājiem pašiem īstenot savas iniciatīvas. Tiešām pirms pilsēta 750. dzimšanas dienas mēs pilsētniekiem dāvājam lieliski atjaunot Forštates kultūras namu. Šīs kultūras nams turpmāk darbosies gan kā apkaimes sabiedriskais un kultūras centrs, un bez šābām šeit arī tiks organizēti gan koncerti, gan dažādi pasākumi, gan apkaimes iedzīvotājiem, gan visiem pilsētniekiem. Šajā kultūras namā tiks organizēts daudzu pulciņu darbs. Tāpat mēs domājam ne tikai par to, kā tiks šeit nodarbināti mūsu bērni, bet arī šeit tiks izveidotas interesantas nodarbes arī pieaugušajiem. Arī pašvaldības vadība akcentē Forštates kultūras nama lomu apkaimes attīstībā. Mūsu galvenā ideja ir veidot šajā apkaimē jaunu apkaimes centru, lai gan vecās Forštates iedzīvotāji, gan jaunās Forštates iedzīvotāji varētu nākt šeit, lai būtu biblioteka, lai būtu klientu apkalpošanas centrs, iedzīvotāji vienas pieturas aģentūra, lai sociālajā dienestā šeit varētu iesniegt dokumentus, respektīvi šai vietai ir jābūt absolūti atvērtai, pieejamai mūsu iedzīvotājiem. Forštates kultūras nama atklāšanas pasākumu cikls turpinājās ar sirsnīgu ģimenes dienas pasākumu, kura laikā apmeklētājus priecēja mazāko daugavpiliešu priekšnesumi, kā arī aizraujošas radošās meistarklases. Gan meistarklašu vadītāji, gan pasākuma apmeklētāji atzinīgi vērtēja kultūras nama pārvērtības. Ļoti foršas telpas, ļoti gaisīgas. Šeit var strādāt. Ir arī vietiņa meistarklase, ir vietiņa, kur padarboties, kur dejot. Un ir liels prieks, ka tagad atkal atveras un cilvēki šeit var nākt un tagad ir redzams, cik daudz šeit ir cilvēku, cik daudz šeit ir bērnu un kā šī vieta bija tiešām vajadzīga. Te ir palicis gaišāk, salīdzinot ar iepriekšējo zāli. Ļoti patīk izstāde, fotoizstāde, kas ir tālāk aiz tām durvīm. Un, protams, arī tagad tie vakari, kas viņam notiek katru nedēļu, notiks tādā burvīgā, atjaunotā atmosfērā. Jau drīzumā atjaunotais Forštates kultūras nams aicinās daugavpiliešus un pilsētas viesus baudīt iemīļotos vakarus sveču gaismā un citus pasākumus. Vairāk informācijas par kultūras norisēm Forštates kultūras namā pieejams www.vienībasnams.lv. Sīžetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.